Šajā video parunāšu par tādu tēmu kā negatīvā harmonija. Ja tu esi mūzikas vidusskolas vai mūzikas augstskolas students vai arī mācies pie manas ģitāru, es pieļauju, šī tēma tev var atlikties ļoti interesanta, it sevišķi, ja tu neesi iesācējis. Savukārt, ja jebkādi citi ceļi tev ir atraduši līdz šim video, es sveicināts manā YouTube kanālā, es taisu dažādas interesantas video par mūziku, ģitāru spēli, improvizāciju un tā tālāk. No ko tad ķeramies pie lietas? Lai šo tēmu nepadarītu pārāk komplicētu un uztveramu tikai cilvēkiem, kas jau ļoti ilgi nodarbojas ar mūziku, es viņus sadalīšu 3 līmeņos. Un, ja tu paliksi līdz video beigām, es tev pastāstīšu arī par 4. bonusa līmeni. Pirmais līmenis. Šajā līmenī es tev iedošu pāris metaforiskus piemērus un tādus ļoti virspusējus teorijas saķeres punktus. Nereti runājot par harmoniju, kā jēdzienu mūzikas teorijā, tiek lietoti dažādi metaforiski piemēri. Kāds klasisks uzrunāšs piemērs varētu būt tonika apzīmē tāda kā mājas sajūta, subdominanta, tu jau esi aizgājis mazliet tālāk prom no mājām, bet ne pārāk tālu, un dominanta, tu esi aizgājis diezgan tālu no mājām, un tu gribi doties atpakaļ, tu gribi atrisināties. Vai, piemēram, rietumu kultūrā nereti runājot par atšķirībām starp mažoru un minoru skanējumu, mēs pieņemam, ka mažors ir kaut kas priecīgs, bet minors kaut kas bēdīgs. Mūzikā mēs nereti runājam par kontrastējošiem principiem. Kaut kas skan ļoti zemu, kaut kas skan ļoti augstu. Kaut kas ir ļoti kluss, kaut kas ir ļoti skaļš. Ļoti daudz un ātras notis, ļoti maz un lēnas notis. Un tā tālāk. Ja mēs runājam, piemēram, par negatīvo harmoniju, arī šeit mēs jau sākam runāt par kaut kādiem pretstatiem. Vēl viens tāds pretstats, kas mums varētu būt, ir kaut kas ir ļoti tīrs, harmonisks un labskanīgs, un pretstats tam varētu būt, piemēram, kaut kas ļoti dubļains vai netīrs vai tāds negatīvs. Un šeit mēs pamazām sākam tuvoties šeit tēmai, kas ir negatīvā harmonija. Katrai notī ir sava enerģija, sava spriedze. Ja mēs esam konkrētā tonalitātē, nots var radīt ļoti stabilu vai ir ļoti aktīvu sajūtu. Pretstatā runājot stabilu un nestabilu. Negatīvā harmonija ir kompozīcijas tehnika, kurā akordi, notis, melodijas tiek apvērsti specifiskā veidā. Tie tiek apvērsti caur centrālo asi, tādējādi izveidojot polāru pretstatu. Līdz ar to, ja tev interesē kompozīcija un mūzikas teorija, tad šo konkrēto negatīvo harmoniju tu vari uztvert kā tādu kā instrumentu savā muzikālo instrumentu arsenālā. Dodamies tālāk uz 2. līmeni. 2. līmenī jau es konkrētāk parādīšu negatīvo harmoniju, izmantošu kvartu kvintu apli. Ja gadījumā tu nezini, kas ir kvartu kvintu aplis, tad te es viņu ātri attēlošu. Sākumā mums ir nots do, tad ir sol, pēc tam re, la, mi, si, fa diez, re bemol, la bemol, mi bemol, si bemol un fa. Starp citu, ja vēl nelīdz galam saprotu to, kas ir kvartu kvintu aplis, vai vienkārši vēlos papildināt savu muzikālo, workout rutīnu ar interesantām idejām, varu rekomendēt iepazīties ar manas izveidoto grāmatu Circles of Fifth Mastery. Linku tu var atrast šī video apraksta sadaļā. Man 2. angļu valodas YouTube kanālā ir arī backing tracki, kuros šis kvartu kvintu aplis skan, tādējādi tu vari jau sākt sistemātiskāk strādāt un to nostiprināt. Tad princips, ar ko mēs varētu sākt, ir secināt, ka katrai notī konkrētā šajā tonālajā sistēmā ir negatīvais pretstats. Pieņemsim, ka tas ir tāds kā negatīvais atspulks.
Lai atrastu šo pretstatu negatīvajā harmonijā, tas, ko mēs darām, mēs atrodam centrālo asi. Tas tiek izdarīts sekojoši. Izvēlēs konkrētu tonālo centru, novelc līniju, kas nodala konkrētās tonalitātes toniku no dominantas. Piemēram, do tonalitātē asis tiek novilktas starp noti C un noti G, jeb noti do un noti sol. Kad tas izdarīts, iespējams atrast katrai notī pretējo, ja tā var teikt, negatīvo noti. Un te es demonstrēju, kā tas izskatās. Mēs sākam ar noti do, pretstats ir notis sol, fa, re, si bemol, la, mi bemol, mi, la bemol, si un re bemol, sol bemol. Šajā līmenī mēs aplūkājām, ka katrai individuālajai notei konkrētā tonalitātē var atrast pretstatu. Bet nākošajā līmenī jau parunāsim par to, kā to pašu darīt ar akordiem. Trešais līmenis – akordu negatīvie pretstati un mažoru gammas analīze. Pieturoties pie šīs pašas muzikālās loģikas, ir iespējams atrast pretstatu ne tikai katrai individuālajai notei, bet arī akordam. Lai to izdarītu, akordā esošās notas, tāpat kā aplūkojām otrajā līmenī, ir jāatspoguļo kvartu kvintu apļu asī. Aplūkosim, kā izskatās do mažoru gammas harmonizācija, kad to konvertē negatīvajā harmonijā. Ja mēs paņemtu do mažoru gammu kā piemēru, mēs varētu no katras no šīs gammas pakāpēm izveidot akordu. Ja mēs to darām, izmantojot, piemēram, terces struktūru, mēs iegūtu šādus akordus, trīskaņus. No nots do ir do mažora akords, tad ir re minors no nākamās, tālāk mi minors, fa, mažors, sol, mažors, la minors, un si pamazinātais trīskans, vai arī pusmazinātais septakords, ja veidot septakordu struktūru. Sapcīt, man ir video, kurš stāst par mažoru gammas harmonizāciju. Ja tev šī tēma, ko es tikko nodemonstrēju, liekas tāda jauna, tad tu vari viņu noskatīties. Ja mēs paņemam šo kā pamatu, tad mēs varam arī katram no šiem 7 akordiem atrast negatīvo harmoniju. Šajā gadījumā, ja es nospēlētu do mažoru, ja es viņam atrastu negatīvo harmoniju, tas būtu do minors, re minoram, si bemol mažors, mi minoram, la bemol mažors, fa mažoram, sol minors, sol mažoram, fa minors, la minoram, mi bemol mažors, si pamazinātiem, re pamazinātais. Vēl viens veids, kā mēs varam aplūkoties, piemēram, nospēlēt visus 7 akordus pēc kārtas, uztversim to kā tādu akordu secību, tad pēc tam es reiz nospēlēšu visus 7 šos tā negatīvās harmonijas akordus. Izklausītos šādi. Standarta harmonija. Negatīvā. Izveidosim akordu secību. La minors, notis la, do un mi. Dodamies tālāk fa mažors, fa, la un do. Do mažors, do, mi un sol. Un sol mažors, sol, si un re. Tagad apskatīsimies, kā izskatīsies, ja šos visus akordus mēs konvertēsim uz negatīvo harmoniju. Tātad mēs iegūstam sekojošu rezultātu. Konvertējot šos akordus negatīvajā harmonijā, mēs varam konstatēt, kā la minors pārvērties par mi bemol mažoru, fa mažors par sol minoru, do mažors par do minoru un sol mažors par fa minoru. Un tad tas, ko es stāstīju par
populārās akordu secības A, M, F, C un G aizvietošanu. Bastīsimies vienkārši praktiski. Mums ir AM, F, C, G. Un tas pilnībā aizvietotais variants būtu Mol mažors, Sol minors, Do minors un Fa minors. Var aizvietot arī daļai. Tas varētu aizvietot solo akordu, tad būtu standarts. Aizvietošana. Nu, tad par vēl pāris tādas praktiskas idejas, kā viņu izmantot. Jo viens ir saprast šo teoriju, bet kaut kas cits izmantot praksē. Un, ja tu sāc izmantot praksē, tad tas jau ir, teiksim tā, vairāk. Un šo kā es vēlētos piebilst, ka šie ir jāuztver tā kā, nu, ja tu esi, piemēram, nezinu, pavārs kā garšvielas, vai tu esi kaut kāds, meistars kā instrumenti, arī šeit mūzikā mēs tos sauc par muzikāliem šeit instrumentiem, ko izmantot, un mērķis ir radīt mūziku dienas beigās. Nu, tad praktiski piemēri. Ja mums būtu akordu secība, pieņemsim do, fa, sol, do, tonika, do, subdominanta, dominanta un tonika. Tad apskatīsimies tādus pāris praktiskus šīs negatīvās harmonijas izmantošanas piemērus. Pirmais, ko es parādīšu, ir, kad mēs aizvietot tikai pirmo akordu. Sākumā es nospēlēšu standartu variantu, un pēc tam pirmais akords aizvietots ar negatīvo harmoniju. Šajā gadījumā es pirmo akordu do mažoru aizvietoju ar do minoru. Labi, tālāk nākamais piemērs, pieņemsim, ka es aizvietošu nevis pirmo akordu, bet es aizvietošu otro. Standarts. Aizvietojums. Šajā gadījumā es fa mažoru aizvietoju ar sol minoru. Labi, tālāk. Trešais piemērs. Paprovēsim aizvietot trešo akordu. Standarts. Un. Tagad paskatīsimies, kas notiks, ja es aizvietošu otro un trešo akordu. Standarts. Un kas noliks, es aizvietošu visus trīs. Tad vēl viens veids, ko var darīt, ir aizvietot pēc tam, kad tu esi nospēlējis oriģinālo akordu. Piemēram, ja es spēlētu to pašu secību, piemēram, es tagad izdomāju to, ka es gribu aizvietot otro akordu, kas ir fa. Es viņu šeit aizvietošu pēc tam, kad es sākumā arī nospēlēšu to fa. Nevis uzreiz, bet aizvietoju. Tā, ja es to pašu darītu, piemēram, ar trešo akordu, es nospēlētu standarta variantu. Tas, ko es darīju, es šodien nospēlēju do akordu, tad pārgāju fa,
Tad tur, kur būtu jābūt solis, līdz pusītiem nospēlē soli, pēc tam aizvietoju un tad atrisinājos. Tas ir vēl viens veids, kā šo aizvietošanu izmantot. Nu, un tad, kad tu to dari, tev ir jāpaļaujas uz to, teiksim, savu muzikālo priekšstatu, savu gaumi un jāeksperimentē, jo nav tā, ka, ja tu vienmēr viņu izmantos, tu vienmēr iegūsi kaut kādu muzikālu augstvērtīgu rezultātu un tā tālāk. Šis vairāk tāds kā ideja. Es pasiešu to ideju, kur tu vari eksperimentēt un vēlams nonākt pie savām, teiksim, tā kaut kādām muzikālajām kompozīcijām. Un tā. Paskatīsimies tik tālāk, ka mēs esam izgājuši cauri sākumā. Mēs uzzinājām, kas vispār ir šī negatīvā harmonija. Pēc tam mēs paskatījāmies, kā konvertēt vienu noti. Un viena no šī idejas, pieņemsim, melodisks, monodisks, precīzāk idejas. Pēc tam mēs apskatījāmies, kā konvertēt harmoniju, kad jau mēs sākām izmantot vienkārši trīskaņu struktūras un viņus konvertēt negatīvajā harmonijā. Tagad tas, ko mēs darīsim, mēs pamēģināsim abus divus. Un arī tu, ja tu, piemēram, gribi atcerēt kādu jaunu dziesmu, tu esi nolēmis viņu atcerēt, un tu domā, ok, varētu kaut ko jaunu pamēģināt, tad tas, ko tu vari pamēģināt, ir pēc tam šajā dziesmā otro daļu sacerēt, pieņemsim, izmantojot negatīvo harmoniju. Vai arī, ja tev jau ir kāda dziesma, kur tu it kā esi pabeidzis, bet tu nezini, vai neesi publicējis, vai vienkārši viņa ir tavā arhīvā, tad tu vari paskatīties, kas notiks, ja viņai tu kaut kādā vietā pamēģināsi tieši izmantot šo negatīvo harmoniju. Mēs paņemsim to pašu akordu secību, kurā mēs jau bijām, AM, F, C, G. Pēc tam pieliksim klāt kaut kādu vienkārši ritmisku ideju, pieņemsim. Un tad es atcerēšu vienkārši melodiju un akordu skaņām šajā gadījumā. Tas varētu būt, pieņemsim, F akordam ļoti foršs pa virsu varētu strādāt šī nots lā, jo AM akordam tā ir tonika, bet F akordam tā ir tāds. Un pēc tam, kad es iet uz C akordu, es nospēlēšu notu sol, kas ir šī akorda kvinta. Un pēc tam, kad ir G akords, tā ir tonika. Nu, līdz ar to pāris notas nepadarīsim šo pārāk komplicētu. Atliek tikai pielikt kaut kādu ritmu klāt šīm notiem, un es domāju, mums būs diezgan labs melodijas piemērs. Un tagad tas, ko mēs darām, konvertēsim akordus, AM, F, C un G akordu secību, kā jau mēs iepriekš apskatījām. Pārvēršās par mi bemolu. Jā, pēc tam sol minoru. Tad uz do minoru. Un tad uz fa minoru. Un mēs saglabāsim to pašu ritmisko paternu. Pieturēsimies pie tās pašas stilstikas, bet tas, kas mums vēl ir jāizdara, mums ir šīs te pašas divas notas, kas mums bija, lā un sol, arī jākonvertē. Šajā gadījumā mēs iegūsim divas jaunas notas, si bemolu un do. Un kas ir interesanti, ka melodija oriģinālā variantā mums virzījās uz leju, bet šajā gadījumā viņi virzēsies uz augšu. Un tad paklausāmies, sākumā skanēs oriģinālais variants un pēc tam variants negatīvajā harmonijā. Šis bija praktisks piemērs tam, kā negatīvu harmoniju arī tu vari izmantot. Tad tais bonus līmenis ir tāds, kā varbūt aktuāls, ja tu šo tēmu ļoti viegli saprati un varbūt tev ir backgrounds pat ne mūzikā, bet pieņemsim programmēšanā vai inženierijā un tā tālāk, un tu
spēju šo paskatīties matemātiski. Jā, mums ir aktīvās un pasīvās šīs īpašības kaut kādā tonālajā sistēmā, un kad mēs novalkam šo te asi, tas princips, ko mēs gribam saglabāt šīs īpašības arī konvertējot, bet teorētiski jau var to asi vilkt arī citos variantos. Varbūt mēs tad to vairs nevaram saukt par negatīvo harmoniju, bet, ja šo principu saprot, var sākt domāt smalkāk, kā šo asi vilkt citos veidos, izmantojot kaut kādas citas īpašības, piemēram, nevis tik ļoti akcentējot uz šo te aktīvo un pasīvo pretstatu, bet varbūt uz kaut kādiem citiem pretstatiem vai funkcijām. Man personīgi, teikšu atklāt, šī negatīvā harmonija tik ļoti neinteresē, lai iet dziļumā, bet ja, pieņemsim, tu nodarbojies ar, nezinu, kā jūs minēju iepriekš ar inženieriju vai programmēšanu vai kaut ko tādu, un tu jūti, ka tev prāts sāk vilkt tajos virzienos, varbūt ar šo video es tevi tieši provocēšu iet dziļāk šajā tēmā. Mēs esam pietuvējušies šī video noslēgumam, līdz ar to es neko garu nestāstīšu, šis jau tā bija garš video. Es vienkārši ceru, ka tas tev iedvesmos radīt jaunas muzikālas idejas. Un, ja šis video tev likās noderīgs, tu vari padalīties to ar kādu savu draugu, varbūt atstāt kādu komentāru, lai parādītu atgriezenisko saiti. Un tas arī viss. Atā!